Pirms jaunā mācību gada uzsākšanās Zaļinieku profesionālajā vidusskolā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji parakstīja Zaļinieku profesionālās vidusskolas pārņemšanas dokumentāciju, līdz ar to pilnībā noslēdzot skolas nodošanas procesu Jelgavas novada pašvaldībai. Šim mirklim mēs gatavojāmies jau ļoti sen. Jau no 10. gada Jelgavas novads bija pieņēmis savu lēmumu pārņemt Zaļinieku profesionālo vidusskolu. Līdz ar to mēs šim mirklim esam gatavojušies jau diezgan ilgi. 2 gadu garumā apmēram notikās saraksta un pierādīšana ministrijas pārstāvji, ka tomēr mums ir šī skola pārnāks mūsu īpašumā. Jā, mēs esam spējīgi uzturēt, zinām, valsts finansēm atbalstu. Jā. Redzot, tomēr šajā teritorijā šo skolu mēs varēsim rast iespēju atrast labākās tās profesijas piedāvājumus, kur ir tieši pieprasīts Jelgavas novada, apkārtojos novados. Jā, līdz ar to šī skola tiks piepildīta ar bērniem, jo to parāda arī šis tagad pēc remontu darba, ko mēs arī liels naudas ieguldījuši, lai bērniem būtu dzīves apstākļi, jā, līdz ar to mums interesi nāk mācīties. Tā ir reāla iespēja īstenot pašvaldības izglītības un arī tāda biznesa atbalsta programmas. Jo tiešā veidā sadarbojoties ar skolu, skola var meklēt un veidot jaunas šīs profesionālās izglītības programmas, gan tīri varbūt pēc vidusskolas bērniem, jauniešiem, gan arī pēc 9. klases, bet ar tādu motivāciju, ka viņi var atrast darbu arī novadā vai savās saimniecībās, vai arī atbalstot savu vecāku biznesu, apkārtējo cilvēku aktīvo darbību. To mēs redzam kā vienu no lielākajiem ieguvumiem. Reāli ietekmēt šo iespēju izvēlēties kvalitatīvu profesionālo izglītību novada iedzīvotājiem. Gan biroja administratori, meitenes lietvedībā ir ļoti zinošas, klientu apkalpošanā ļoti zinošas un patiesi priecē, ka jāsaka, viena vai pat 2 ir atradušas savu darbu vietu mūsu novadā, novada pašvaldībā. Šobrīd es vairāk varu vērtēt tieši lietvedības jomu, esot kā kancelējas vadītāja pašvaldībā. Un jāsaka, ka šeit ir ļoti zinoša sekretāre ar, kā jūs jau teicāt, minējāt, ar 40 gadu darba pieredzi. Un ja mēs varam atzīt, ka nelielas astītes, tautas valodā sakot, ir jebkurā darbā varētu būt, un tie ir dokumenti, un tur ir jābūt precizitātei, tad šeit es varu teikt, ka tiešām dokumenti ir kārtībā, un visnotaļ atzinīgākie vārdi pašai sekretārei un, protams, arī izglītības iestādes vadītājai. Man ir izveidojies, un ne tikai man, bet visai reorganizācijas komisijai ļoti patīkams iespējas. Pirmkārt jau par skolas vadību, par skolas direktori Lilitu Leoho, kas zina katru stūrīti, katru vietiņu savā saimniecībā, par viņas komandu, kas ir tik pozitīvi noskaņota ar ļoti lielu ieinteresētību uzņemt audzēkņus un sniegt viņiem visu to labāko. Es domāju, ka Jelgavas novada pašvaldība saņem labu saimniecību. Iepriecina tas, ka 2 gadus ir apsolījusi Izglītības zinātnes ministrija, tātad valsts finansējumu ne tikai pedagogu algām, bet arī mums ir vajadzīgs uzturēšanas līdzekļus. Arī tie ir solīti. Man ir jāatzīmē tas, kad mēs sāksim savā skolā realizēt arī vispārējās vidējās izglītības programmas. Faktiski nevis sāksim, bet turpināsim realizēt, jo Jelgavas novada neklātienes konsultāciju punkts pie mums darbojās no 1991. gada. Un vienīgā starpība būs tā, ka tagad šī programma būs mūsu skolas pārvaldījumā, ja tā es varētu teikt. Mēs viņu realizēsim pilnībā, gan licenzēsim, gan akreditēsim. Jā, tur iepriekšējā periodā to visu darīja Jelgavas novada neklātienes vidusskola. Viesi atzinīgi novērtēja arī Zaļinieku profesionālās vidusskolas moderno dienesta viesnīcu. Dienesta viesnīcā blakus vienā spārnā ir iekārtots arī mācību jaunās klases. Tā kā mēs šo ēku izmantosim pilnībā, lai varētu pēc iespējas efektīvāk visas mācību telpas realizēt izglītības programmās. Skolas pārņemšana notiek pamatojoties uz profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. un 2015. gadam.